Tiesas Petene ir, es atceros to, ka tiesas Petene sākumā tēloja kādu kruto tiesnesi Peteni, un viņa runāja tā, it kā šajā visās pieslēgamās signālās šis viss pasākums, tā sistēma esot kaut kāda baigā iespēja vienīgais ceļš uz eliti, ēst ar aizvērtu muti sekta un tā tālāk. Un tad vienā reizē, kad es biju Anglijā, viņa pieslēdzās manā militārā signālā un vienkārši sāk man atvainoties, bet tad viņi tur nojūtās, un tad viņi to tiesnes Peteni aizsūtīja, laikam, uz psihiatru, viņu notika vai arestē, vai, nu, tur bija baigā drāma, jo tur kaut kādu čoku vienkārši nogalināja, kurš viņiem laikam nepatika sistēmā, un tad vienkārši novāca čalīti kaut kādu, un tad viņi man vienkārši to sāka stāstīt, tur raudādama, un pateica to, lai es vienkārši turpinu savu iesākto, ka viņi ir kļūdījusies, jo šitie visi imbecili vienkārši ir kaut kādi kropļi, man ir bijusi taisnība un vispārējais. Uh, Un tad, jā, un tad pieslēgumā, kas tiesnesis, tā nav tiesnesis Petene, man ir vēl lesbiešu, sieviešu cietumā, lesbiešu barīga galvenā priekšniece, to sauc par barīgu, nu, kas ir cietumā galvenais, un tad ir tā lesbieta viena, vecmām, nu, vecākā lesbieta, priekšniece, un arī viņas tur tās meitas ir manā pieslēgumā, tā kā tāds man tas pieslēgums, kad tie pederasti gailīši Kaspariņu un Imbets uz Strīpiņu atvienojās, tad es palieku tikai ar pārsvaru to lesbiešu kompāniju.